Atjaunotā kultūras pils Ziemeļblāzma, ko ieskauj plašs un dekoratīvs parks, ir izcila vieta daudzveidīgām atpūtas, turisma un kultūras dzīves norisēm. 1913. gadā to cēlis kokrūpnieks un mecenāts Augusts Dombrovskis, un jau tolaik tā kļuva par vienu no ievērojamākajiem kultūras un izglītības centriem Rīgā un Latvijā. 2011. gadā uzsāktie vērienīgie pils atjaunošanas un rekonstrukcijas darbi bija iespējami pateicoties Rīgas pašvaldības piešķirtajam finansējumam. Galvenais pasūtītājs un visu darbu uzraudzītājs bija Rīgas domes īpašuma departaments. Ziemeļblāzma pateicis par atbalstu un sadarbību Rīgas brīvostas pārvaldei un Vecmilgrāvja attīstības biedrībai. 2013. gada 4. maijā Ziemeļblāzma atkal vēra durvis apmeklētājiem. Sagaidot savu 100-gadi, majestātiskā celtne ar tās brīnišķīgo parku pēc vērienīgas rekonstrukcijas ir atguvusi krāšņo veidolu un nozīmi Latvijas kultūras dzīvē. Moderni iekārtotā lielā zāle koncertu un izstāžu laikā var uzņemt vairāk nekā 730 skatītāju. Kamerzāli uzņem ap 300 viesiem, bet kopā ar blakus esošo svinību zāli var pulcēt līdz pat 400 apmeklētāju. Pilī iekārtota bibliotēka un Augusta Dombrovska piemiņas telpa. Pils turpina tās aizsāktās vēsturiskās tradīcijas, te darbojas pašdarbības kolektīvi, bet centrālā vieta iedalīta profesionālām mākslas izpausmēm, koncertiem, izrādēm, mākslas plenēriem, izstādēm un konferencēm. Kultūras pils izīrē telpas dažādiem pasākumiem un piedāvā ēdināšanas pakalpojumus plašā un skaistā kafejnīcā. Ziemeļblāzmas parka teritorija veidota kā kultūras un iedzīvotāju atpūtas zona dažādu pasākumu rīkošanai. Ģimenes priecē bērnu rotaļu laukums. Skatu patīkami veldzē iekoptais franču dārzs ar strūklaku. Parkā atjaunots tējas namiņš, sēnīte un rotonda. No 36 metru augstā skatu torņa paveras aizraujošs skats. Ziemeļblāzma – tā ir vieta, kur brīnišķīgi atpūsties un atgriezties vēl un vēl. 1. septembrī aicinām visus rīdziniekus un Rīgas viesus uz kultūras pils Ziemeļblāzma 100 gadi. Visas dienas garumā skaisti brīnišķīgi pasākumi. No 12:30 parkā skaisti brīnišķīgi Ziedusvētki, bet 4:00 kultūras pils lielajā zālē skaists vērienīgs 100-gads koncerts.